Dāmas un kungi, piektdiena klāt. Un par notikumiem Ventspilī stāstīsim mēs, Kurzemes televīzija. Pirmskolas mācību iestādes Rūķītes bērnu vecāki ir savākuši parakstus un ar vēstuli griezušies pie Ventspils pilsētas mēra un pie komunālās pārvaldes vadības, lai atrisinātu situāciju Jūras ielā. Šajā vietā izveidojusies neapskaužama situācija. 8 no rīta un 5 pēcpusdienā nav kur novietot automašīnu, un tā kā tur nav arī gājēju pārējais, tad vecāki ar saviem bērniem ielu šķērso haotiski. Kā šo situāciju atrisināt? Nākamajā sižetā. Ventspils pilsētas domē nolikā skatīta pirmskolas mācību iestādes Rūķītes daudzu 10 vecāku parakstītu vēstuli. Bērnu vecāki lūdz atrisināt situāciju, kas radusies vienā no Ventspils tranzīta ielām Jūras ielā. Problēma ir tā, ka šeit ir diezgan noslogota iela un mašīnas šeit tiešām braukā ļoti daudz. Un vecākiem ir aizes, ka bērni var skriet, var netīšām izskriet uz ielas. Bērndārzs Rūķītes būvēts pašā pilsētas centrā pirms vairākiem 10 gadu, neparedzot stāvvietas pat darbinieku transportam. Agrās rīta stundas un ap 5 novakarē vienu no centrālajām ielām Ventspilī vecāki ar bērniem šķērso haotiski, izbradājot apstādījumus un novietojot automašīnas, kur pagadās. Teoretiski tā, ka vairāk vietas trūkst, nav tieši tās stāvvietas, tā kā tik daudz ir nepieciešams. Sevišķi, ja visi brauc tā kā tieši 8 no rīta, lielākā daļa tad ir tā, ka tām stāvvietām un tādiem malā nepietiek. Guļošais policists manā skatījumā varētu to uzlabot. Gājēji pārēji, tad atkal jautājums, vai tiešām iedzīvotāji ir par, ka viņi sēti izmanto kā stāvlaukumu no rīta, tātad masveidā. Tāpat jau izmanto. Jā. Tieši šeit vajadzētu, tieši te. Gājēji pārēji, ja? Jā. Bērndārzam Rūķītes ir iespēja piebraukt arī no Brīvības ielas puses, kur izkāpšana ir ērtāka. Diemžēl visiem vietas nepietiek. Šeit ir arī spēkā liegums darbdienās nenovietot automašīnas, tostarp arī darbinieku automašīnas ilgstošai stāvēšanai. Brīvības ielu var šķērsot ar gājēju pārējas palīdzību, bet Jūras ielā tāds nav, tāpēc ielu šķērsot ir sarežģīti. Es kā bērndārzs darbinieks pieaugušais varu šķērsot, bet kā tam ar bērniem tiešām šeit ir nedaudz bīstam, man liekas. Jo kas te pietrūkst? Kas te notiek no rītiem? Te ir satiksme un te, mašīnas, durvis, vēras, mašīnas brauc, tā notiek. Tas neliels hauss. Jā. Vēstulē pilsētas mēram bērnu vecāki lūdz uzstādīt ātruma radaru vai gājēju pārēju vai vismaz ātruma barjeru. Visi 3 varianti tiek izvērtēti. Apspriedām tādu variantu, vai varbūt tur jāizveido gājēju pārēju. Jā, tas ir salīdzinoši tuvu no krustojuma, bet no otras puses tas ir T-veida krustojums ar Brīvības ielu un vienalga būtu jāpiebremzē. Ja? Jo ir tāda sajūta, ka tas ir tieši tas, ko daudzi vecāki, kas parakstījuši šo te iesniegumu pašvaldībai vēlas, jo īsti daudz vietas nav, kur apstāties, tur tieši bērndārzs priekšā un nav arī nekādas kabatas tur izbūvētas, un tādēļ ir neapšaubām tādi, kas iebrauc pāri ielai esošajai iekškvartālā, apstājas tur un vēlas pārvest savu bērnu droši pāri ielai. Ja? Diemžēl komunālā pārvalde nesola ātru risinājumu, tranzīta ielai ir savi noteikumi. Tā ir pirmkārt tranzīta iela un būs ļoti neapmierināta savukārt iedzīvotāji, kas šeit mājā dzīvo, jo nakts laikā un vakarstundās savukārt pie ātrumvalna ir zināms troksnis paaugstināts ir mašīnai bremzējot un vai savukārt tā izsakoties lidojot pāri ātrumvalniem, kas rāda papildu troksni, kas būs no cilvēkiem negatīva reakcija. Un arī savukārt gājēju pārēji arī ir paaugstināts bīstamības objekts. To es pilnīgi droši varu pateikt, jo jebkuram gājēju pārējiem notiek vislielākās nelaimes tieši. Komunālā pārvalde sola veikt vēl papildus vecāku aptauju par to, kāda risinājuma būtu vēlama un bērniem droši. Pagaidām uz ielas uzklāts marķējums 30 km braukšanas ātruma ierobežojums, un tas situācija ir uzlabojusi. Ir uzlikta zīme 30, ja? Tad jau ir, protams, ja šoferi, kas to ievēro, tad arī mēs redzam, ka arī automašīnas brauc lēnāk. Savukārt Ventspils pilsētas vadības sola, ka ir paredzēta nauda jebkādam problēmas risinājumam. Nākamā gada infrastruktūras programmā esam šo summu ierakstījuši. Protams, šis risinājums ir ļoti precīzi vēl jāizkalkulē. Radušos situāciju, kas ilgst jau daudzus gadus, pilsētas vadības sola atrisināt nākamajā gadā, bet kāds būs gala risinājums, mums vēl nav zināms.
19. oktobrī pirmo reizi tiks atzīmēta bērnu drošas pārvietošanas diena Latvijā. Un šajā akcijā iesaistījies arī autopārvadātājs Ventspils Reiss, kas informē, ka vien pagājušajā gadā ceļu satiksmes negadījumos cietuši vairāk kā 500 bērnu, bet 5 bērni pagājušo gadu gājuši bojā. Ik gadu, īpaši mācību gadu sākumā, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pievērst uzmanību bērnu drošībai uz ielām un ceļiem. Rudenī un ziemā agrāk kļūst tumšs, bērni dodas uz skolām un bērnu dārziem un ir vērts parūpēties, lai viņi neciestu ceļu satiksmes negadījumā. Protams, arī sabiedriskajā transportā tas ir ļoti būtiski, un ir tīpaši bērniem, jo statistikas dati ir ļoti neiepriecinoši. Piemēram, pagājušajā gadā, 2022. gadā, ievainoti bija aptuveni 600 bērni, un 5 bērni ir aizgājuši bojā. Un satraucoties par šiem rādītājiem, kuriem ir tendence tikai pieaugt, mūsu sadarbības partners Valsts autotransporta direkcija arī šogad realizē iepriekšējos gados iesākto labo tradīciju, organizēt kampaņu Mazs pasažieris, liela uzmanība. Šīs kampaņas ietvaros 19. oktobris tiek atzīmēts kā bērnu drošas pārvietošanās diena. Šīs dienas uzdevums ir informēt cilvēkus par to, kā rīkoties dažādās situācijās, kā pareizi izmantot sabiedrisko transportu, ko darīt tādā vai citā gadījumā. Viena no problēmām, kas var izraisīt negadījumu, ir tālruņa lietošana uz ielas un ceļa. Bērni pa ielu pārvietojas ar austiņām, skatoties telefonā, un tas ir arī viens no nelaimes cēloņiem. Un gribam mudināt atteikties no telefona lietošanas tajā brīdī, kad pārvietojamies sabiedriskajā transportā. Gribam pievērst uzmanību tam, kā pareizi pāriet ielu brīdī, kad tu esi izkāpis no sabiedriskā transporta. Tāpat nereti bērni apjūg situācijās, kad ir, piemēram, aizmiguši un pabraukuši garām savai pieturai, vai mazāki bērni nereti aizmirst īsti, kurš maršruts viņiem ir vajadzīgs. Bērni nezin, pie kā vērsties, kam jautāt. Par šiem jautājumiem gribam informēt un pievērst arī sabiedrības uzmanību. Pirmkārt, jau pašiem vecākiem būtu jāiemāca saviem bērniem pareizu uzvedību uz ielas un sabiedriskajā transportā. Pirms sūtīt bērnu ikdienas gaitās vienu pašu, ir vērts vairākas reizes braukt kopā ar viņu pa vēlamo maršrutu, pastāstīt viņam ceļu satiksmes noteikumus un iemācīt, kā pareizi šķērsot ielu. Sabiedrībai nezinu, kāpēc liekas, ka bērns sabiedriskajā transportā tā ir tikai autobusu vadītāja problēma. Bet tā jau tas nav. Bērns sabiedriskajā transportā ir visas sabiedrības problēma. Un jebkuram pasažierim, redzot autobusā mazliet sabijušos bērnu, kurš ir apjucis, nevajadzētu gaidīt, kad bērns pie viņa versīsies un lūgs palīdzību, bet iesaistīties, būt aktīviem un pašiem arī palīdzēt šim bērnam, uzdodot jautājumu, varbūt tev kas noticis, varbūt varu kā palīdzēt. Tumšā diennakts laikā astarojoši elementi uz bērnu drēbēm var palīdzēt glābt viņu dzīvību. Jau vairāk nekā 10 gadus uzņēmums Ventspils Reiss organizē akciju Ventspils Reiss tev vienmēr pamanīs, kuras laikā izdala astarotājs mazajiem pasažieriem. Informatīvās kampaņas organizatori Autotransporta direkcija ir sagatavojusi vizuālos materiālus, kurus var izmantot gan skolotāji, gan vecāki, gan dažādas organizācijas, kas ir gatavas piedalīties šajā akcijā un tādējādi dot savu ieguldījumu jaunās paaudzes drošībā. Šo materiālu klāstu iespējams atrast Autotransporta direkcijas mājaslapā. Tur ir gan vizuāli materiāli, gan arī neliels video materiāls, ko varētu noskatīties. Un mēs gribam uzrunāt gan visus vecākus, gan izglītības iestādes un aicināt šo dienu padarīt patiešām par bērniem drošas pārvietošanās dienu, pārunājot jautājumus, kas ir saistīti ar satiksmes drošību un īpaši ar sabiedrisko transportu, uzsverot to, ka gan pasažierim ir savi pienākumi un tiesības, gan arī autobusa vadītājiem. Un, lai bērnam būtu vieglāk atcerēties dažus noteikumus, kas viņam palīdzēs ceļā, akcijas organizatori iesaka kopā ar bērnu iemācīties īsu dzejoli. Atstarotāju klāt sev liec, lai tu visiem redzams tiec. Ceļa malā apstājies, pa kreisi un pa labi apskaties. Pieturu zini un biļeti pērc, tā tev vēlāk noderēs. Ja nu kaut ko nesaproti, palīdzību prasi droši. Autotransporta direkcija aicina sociālajos tīklos publicēt fotogrāfijas, kuras liecina par jūsu dalību bērnu drošas pārvietošanās dienā 19. oktobrī. Vienlaikus atzīmējot publikācijā Autotransporta direkciju un pievienojot tēmturi ATD bērnu drošības diena, automātiski piedalāties konkursā. Un iespējams, ka jūs būsiet viens no 2 veiksminiekiem, kas laimēs balvu.
Un turpinām ar kultūras ziņām, un šoreiz iegriezāmies Ventspils muzeja 4. stāvā un pievērsāmies grafikas izpētei. Vēl pavisam īsu brīdi, tikai līdz 22. oktobrim, Ventspils muzeja pašā augstākajā 4. stāvā apskatām izstāde melnbaltā Ventspils grafikā, bet varbūt grafiskā Ventspils. Izstādes veidotāja Ieva Rupenheite šo savu ieceri raksturo kā vēlmi izveidot pilsētas džungļiem līdzīgu zāli, kurā grafikas veidi eksponēti grupās. Sietspiede, linogriezums, fotoeksperimenti, tušas zīmējumi, oforta tehnika. Te arī ir tāds diezgan atpazīstams ainas, ir arī neliela gabaliņa par katru tehniku, tā kā kādam interesē var palasīt. Tāda arī klasiska grafikas tehnika oforts, bet tā kā tā ir tāda laikietilpīga un darbietilpīga, tad varbūt viņi nav, nebija ļoti daudzskaitlīgi, bet šis ir Nels Zirnītis, mākslinieces redzējums uz ganību ielu ar tādiem sapņu tēliem. Ir tādi viņai raksturīgi, un darba nosaukums ir Cerību iela 2. Ventspils muzeja grafikas kolekcija aptver periodu no 2009. līdz 2015. gadam, kad Ventspils pilsētvidē norisinājās grafikas plenērs Ventspils dokumenta. Tajos plenēros piedalījās ļoti daudz labi grafiķi un grafikas mākslinieki Lāsma Pujāte, Ināra Garklāva, Pauls Liepa, tādi, kas ir guvuši tādu diezgan lielu atpazīstamību. Protams, Mārīte Kluša pati arī. Šeit ir centrā Mārītes Klušas darbs, linogriezums. Es domāju, tāds ļoti iespaidīgs panorāmas skats uz Ventspili. Šovasar Ventspils muzejā iesākts izstāžu cikls, kas tiek veidots no muzeja mākslas krātuves un kura nosaukumos izvēlētas krāsas. Līdz augusta beigām galerijās bija skatām izstāde zaļā, tam sekoja melnbaltā. Te ir tagadējās Rīgas porcelāna muzeja kuratoras Ievas Nagliņas darbi, nelieli tādi, ļoti jauki, tie ir aiz muguras jums Lāsma Pujāte. Šī ir tāda bezmaz vai siena vesela Mārītei Klušai. Es domāju, ka te viss ir atpazīstams, kas ir attēlots, ir arī Kino Rio un tāda, man liekas, ļoti tāda draudzīgi, tie krāsainie tie fragmenti. Un te ir arī Ilzas Lībietes litogrāfijas, tāds mīksts zīmējums, pievilcīgs. Es teiktu, ka šī ēka, man liekas, ka nav neviens plenērs, vai viņai nevar paiet garām. Visi jūtas uzrunāti. Grafikas plenērs Ventspils dokumenta pilsētai piesaistīja daudz talantu. Izstādē melnbaltā eksponēti 26 autoru, 63 darbi, arī 3 igauņu mākslinieku grafiskā vīzija. Šeit ir vairāku gadu plenēru darbi, gan ne visi, jo visus mēs nevaram telpas dēļ izlikt, un izvietojums ir veidots ievērojot grafikas tehnikas. Ielūkoties melnbaltajā Ventspilī var vēl pāris nedēļas, un tad šo izstādi nomainīs īpašs veltījums valsts neatkarības svētkiem. Ieskats ventspilnieku garderobēs jau top turpat muzeja izstāžu zālē, izcelājot, gludinot un informatīvi aprakstot muzeja krājumus, kas tiks nodoti ventspilnieku vērtējumam jau pavisam drīz. Nedēļas nogalē Ventspils centra sākuma skola svinēs savu jubileju. Turpat netālu amatmājā darbojas starptautiskais keramiķu simpozijas un daudz citu notikumu, par ko mēs stāstīsim jau nākamajā nedēļā. Lai izdevušās brīvdienas!